Lielais crossovers Audi Q8 jau kopš tā iznākšanas brīža ir bijis tāds īpašs automobīls, jo tas ir dārgāks par Q7, bet tajā ir mazāk vietas. Tam ir diezgan līdzīgi motori un tehnika, un tomēr ir tādas features, kas nav pieejamas citiem automobīļiem. Un šis ir uzlabotais Audi Q8, kas tika prezentēts jau pirms kāda laika. Tā ir monumentāla automašīna ar Saphir Gold zelta krāsojumu. Tātad krāsojums viens pats par sevi jau ir unikāls, uzmanību 23 colu izmēra diskiem un V6 benzīna motoru, kura jauda gandrīz sasniedz 350 zirgspēkus. Īpašo statusu un unikālas atšķirības no Audi Q7 šeit nodrošina bezrāmju durvju stikli, kas nu ir pusotru reizi biezāki, kā arī durvju pievilkšanas mehānisms standartā. Lai uzlabotu vadāmību un samazinātu apgrieziena rādījusu, par 1300 eiro var pasūtināt pat visu riteņu stūrēšanas sistēmu, bet top modelim SQ8 tāpat ir standartā. Gatavais Bentleys no Audi, vai ne? Vai skatoties uz šādām automašīnām, mēs vispār iedomājamies, ka tādi auto ir arī savā ziņā tehnoloģiju nesēji, jo gal galā to cenu un status ļauj realizēt lietas, kas varbūt citos modeļos pagaidām nav pieejamas. Reti, vai ne? Bet patiesībā Q8 ir burtiski piesātināts ar dažādiem vadītāju asistentiem, tostarp tādiem, kurus mēs pazīstam pēc nosaukuma, taču diez vai īstenībā zinām, kā tie darbojas. Piemēram, automātiskā stāvvietā novietošanas sistēma. Mūsdienās tāda pieejama daudzām automašīnām, taču lieto to tikai retais. Kāpēc cilvēki nelabprāt izmanto automātiskās parkošanās sistēmas? Tāpēc, ka tur sarežģīti visādas pogas jāspiež, jāmeklē tā vieta, un pats galvenais, ka tās darbojas diezgan lēni. Paskatīsimies, kā šī sistēma funkcionē Audi Q8. Sākumā viss ir kā vienmēr. Aktivizējam funkciju un lēni braucam gar ielas malu, līdz sensori uziet piemērotu vietu. Audi Q8 gadījumā automātiskā parkošanās būtu sevišķi noderīga. Jo automašīna ir liela, un te ir 23 colu riteņu diski, kurus ir ļoti viegli noskrāpēt un kuri dārgi maksā. Auto garumam atbilstoša niša ir atrasta. Kas tālāk? Noņemam rokas no stūres, piespiežam bremzi, turam P pogu, un viņš pat rāda, kur taisās iebraukt. Salīdzinot ar agrīno sistēmu darbību, Audi pašparkotājs darbojas pat biedējoši ātri. Ok, mēs jau esam iekšā, un viņš pat pabrauc uz priekšu. Šitas gan bija fiksi! Tieši sistēmas ātra darbība ir svarīga blīvā pilsētas satiksmē, lai aiz muguras neizveidotos sapīcis sastrēgums. Audi automātiskās parkošanās sistēma palīdz arī tikt ārā no kabatas, kurā pirms stundas vai vairākām elektronika ir automašīnu iedabūjusi. Automašīna jautā, uz kuru pusi mēs gribam izbraukt ārā no šīs stāvvietas, un skaidrs, ka mums ir tikai viens variants un negribam uzliekt uz trotuāru, tātad ieslēdzam kreiso pagriezienu, un tagad tieši tāpat kā iepriekš. Noņemam rokas no stūres, nospiežam bremzi un turam parkinga pogu. Audi pats mazliet pabrauc atpakaļ un tad izgriež riteņus tā, lai bamperis neaizķertu priekšā stāvošo auto. Un no šī brīža gan man pašam ir jāpārņem vadība. Tikpat ierasta iekārta ir adaptīvā ātruma uzturēšanas sistēma, tautā pazīstama kā kruīza kontrole. Pusautonomo braukšanu, ko uztur šāda sistēma, ražotāji pārsvarā iesaka lietot ārpus pilsētas. Taču situācijas var būt dažādas. Tagad viņš saka, ka man ir jāpārņem stūre un jāvada automašīnu pašam, bet varbūt man ir kļuvis nedaudz slikti, un es to nevaru izdarīt. Tad seko vairāku pakāpju brīdinājums. Jau ir sarkanais brīdinājums, bet mēs joprojām turpinām kustēties. Tagad viņš man mēģina pamodināt, un mēs apstājāmies. Ja vadītājs joprojām nereaģē, Audi automātiski sazvanās ar palīdzības dienestiem un atver automašīnas logus vieglākai mediķu piekļuvēji. Tā gan, protams, būtu nopietna ārkārtas situācija, tāpēc pievērsīsimies kam vienkāršākam un ar ko jāsastopas katru dienu. Saskaņā ar jaunāko Eiropas Savienības regulu visas vieglās automašīnas tagad obligāti tiek aprīkots ar šo funkciju.
Tas ir automātiskais brīdinājums par pārsniegtu atļauto braukšanas ātrumu, jeb Intelligent Speed Assistance. Protams, ka drošība ir pirmajā vietā, taču jāsaka tā, ka tā funkcija ir ārkārtīgi kaitinoša. Pirmkārt, tā ieslēdzas pati un pīkst tik līdz ātrums ir pārsniegts kaut vai par 1 km/h. Otrkārt, tā ņem datus no rūpnīcas navigācijas, un līdz ar to šie dati var būt visai neprecīzi. Un tātad, uzsākot braukšanu, tas ir gandrīz pirmais, ko mēs pilnīgi noteikti gribam atslēgt. Un te iestājās otrā fāze, kā nu kurš ražotājs šo situāciju ir atrisinājis. Dažiem ir gluži vai tiešās piekļuvas poga kaut kur tepat paneļa stūrī. Citiem, lai atslēgtu to zvanītāju, ir jāielien nezinu kur kaut kādā tur izvēles 3. līmenī. Audi tādā ziņā ir diezgan advancēts, viņiem vienkārši ir iespēja iznest ātrās piekļuvas pogas šeit, centrālajā displejā, un tāpēc, lai mūs šis signāls vairs netraucētu, katreiz pēc automašīnas iedarbināšanas mēs nospiežam warning tone off, function switched off, un viss. Labā ziņa ir tāda, ka vairums tehnoloģiju, kuras tikko apskatījām, ir pieejams arī mazākos un lētākos Audi. Tur 4 pakāpes zemāk, pat līdz Audi A3. Tāda jau ir tā tehnoloģija ieviešanas būtība, tā vertikāli iet no augšas uz leju. Vispirms dārgākajos un ekskluzīvākajos, un tad tik pa trepītēm uz leju. Tomēr ir arī lietas, kas nenonāk zemākos modeļos, un tāds piemērs ir Q8 matricu lampas. Lāzeru tehnoloģija ļauj izgaismot specifiskus brauktuves fragmentus, mainīt gaismu dizainu, bet optika bagāžnieka vākā rūpīgi sargā Audi Q8 no negaidītiem pārsteigumiem aizmugurē.